Sveicināti, mani sauc Laura. Es pārstāvu inteliģento inženieru tehnisko uzņēmumu FIMA. Mēs esam sistēma integrātori. Mēs strādājam 4 valstīs, mēs esam startautisks uzņēmums. Mēs strādājam Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Polijā. Kopumā mēs esam 500 cilvēku un mēs strādājam B2B tirgū. Mēs strādājam dažādās nozarēs, transporta nozarē, enerģētikas nozarē, drošības risinājumos, sabiedriskās nozarēs. Mūsu klienti ir vai nu uzņēmumi vai organizācijas. Tie var būt vidēji lielumi uzņēmumi vai lielāki, kā arī tikpat labi tās var būt pilsētas un municipalitātes. FIMA darbības virzieni ir kopumā 9, bet Latvijā mēs fokusējamies galvenokārt uz dzelzceļa risinājumiem, datu centru infrastruktūru un drošības risinājumiem. Jauni attīstāmi vai ļoti strauji virzīti tirgū tiek arī inteliģentie transporta risinājumi, kas ir maināmās zīmes, ko jūs redzat uz ceļiem. Vēl pie virzieniem, pie kuriem mēs aktīvi strādājam, ir automatizācija, kas nodara gan ražošanas uzņēmumos, gan citās sfērās. Šobrīd tas ir ļoti pieprasīts B2B tirgū, un kā arī citi risinājumi. Es varbūt ieskicēšu 3 projektus, ar kuriem mēs lepojamies Latvijā. Liepājas dzelzceļa stacijas modernizācija. Savukārt datu centros mēs īpaši daudz strādājam un uzskatām sevi par nozares profesionāļiem un esam veikuši kopumā grupā vairāk nekā 40 dažādas projektus, bet Latvijā, kā piemēru, varu minēt Latvijas valsts televīzijas un radio centru. Tur ir izbūvēts vairākās kārtās mūsdienīgs datu centrs. No drošības risinājumiem varu pieminēt Latvijas Nacionālo biblioteku, kur ieviesām video novērošanas risinājums, kas integrēti kopā ar bibliotekas kopējo infrastruktūras sistēmu, kas bija specifiski pielāgota Latvijas prezidentūrai. Un šobrīd jauns projekts mums top tīrās telpas, kas ir medicīnas klīnikai, kas strādā pie reproduktīvās veselības atjaunošanas. Mēs piedāvājam šo tehnoloģisko bāzi, lai varētu šo risinājumu lai varētu šos medicīnas pakalpojumus sniegt cilvēkiem. Mēs vispār esam sociāli atbildīgs uzņēmums un mēģinām iesaistīties vairākos pasākumos, kas atbalsta jaunos inženierus. Piemēram, sadarbībā ar RTU mēs piedalāmies katru gadu jauno inženieru sacensībās, kur veidojam priekš viņiem specializētus uzdevumus, piedalāmies kopā ar viņiem šo uzdevumu īstenošanā un tādā veidā veicinām nozares un izglītības saskarsmi kopā. Vēl vienu varu sociālo projektu minēt. Liepājas dzelzceļa stacijas projekta realizācijas laikā tika izmantot ļoti liels skaits ar kabeļiem, daudziem dažādiem kabeļiem, un palika pāri kabeļu spoles. Un mēs izdomājām, lai neutilizētu vienkārši šos kabeļu saivas, mēs viņus izveidojām kā dizaina objektus un devām atpakaļ pilsētai un tika aprīkoti kempingi ar mūsdienīgām jaukām lietām, ko var izmantot otrreizējā, dot kokam otro elpu. Mūsu uzņēmumu virzītājs viennozīmīgi ir cilvēki, jo bez cilvēkiem mūsu biznesā nevar eksistēt. Ir jābūt, inženieris ir ļoti radoša profesija, un tam ir jābūt, kā teikt, ja mēs pielietojam, teiksim, ārzemju vārdu, tad ir jābūt draivam. Un mūsu cilvēkos ir šī īpašība, par ko mēs lepojamies, un mūsu cilvēkiem deg acis, kad viņi strādā pie sarežģītiem projektiem.